11. novembris ir diena, kad mēs godinām Latvijas karavīrus, savas valsts aizstāvjus. Nedēļa starp Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas proklamēšanas dienu 18. novembrī tiek dēvēta par patriotu nedēļu. Tas ir laiks, kad sev un citiem atgādināt par savas valsts vēsturi, neatkarības cenu, kas maksāta ar cilvēku dzīvībām. Cīņas un uzvara pār Bermontu bija pagrieziena punkts, kad cīņai cēlās visa tauta. Latvijas armijā pieteicās brīvprātīgiem, kuri bija gatavi aizstāvēt Latviju. Sabiedrība iestājās ar ziedojumiem un palīdzību armijas uzturēšanā un apgādē, kā mēs to šodien darām Ukrainas atbalstam. Visa tauta bija vienota frontē par Latviju. Tā bija uzvara ne tikai pār konkrētu ienaidnieku, tā bija uzvara pār neticību Latvijai, saviem spēkiem, neticību savas valsts neatkarībai un nākotnei. Tā bija uzvara pār palikšanu malā un vienaldzību pret kopējo labumu. Valsti nosargāt nevar tikai karavīri vieni paši. To var tikai tauta visa kopā. Nekad neļausim neticībai savas valsts nākotnei un neatkarībai mūs uzvarēt. Nekad nepaliksim vienaldzīgi malā, kad jāiestājas par Latviju, tās tautu un vērtībām. Šodien mūsu varoņu piemiņas dienā ar godbijību pieminēsim šo varoņu upurus. Atcerēsimies viņu varonības garu un darīsim visu, lai uz šīs zemes, kuru mēs visi mīlam, mēs visi kopā varētu veidot Latvijas valsti. Un neskatoties uz pārbaudījumiem, ko mums ikvienam uzlicis šis satraucošais laiks, iedegsim svecīti un vēlēsim viens otram priecīgus Latvijas atbrīvošanas svētkus un neiztrūkstošu lepnumu sirdī, lai varam droši teikt: es esmu Latvijas patriots. Man patīk mana valsts un tās cilvēki. Mums ir tik daudz lietu, ar ko lepoties un ko aizstāvēt. Mums ir sava valsts, par kuru lūdzam: Dievs svētī Latviju.